Iestājoties zelta rudenim, daudzi no mums plāno doties ceļojumā pa Latgali, apmeklēt dzimtās mājas, baudīt rudens ainavas un iepazīt skaistākos reģionu turisma objektus. Ja jūsu ceļš ved uz pierobežu, īpaši uz Latvijas-Krievijas vai Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu, neaizmirstiet savlaicīgi pieteikt terminēto speciālo caurlaidi. Tā ir nepieciešama, ja plānojat apmeklēt pierobežas joslu, kas atrodas 2 km attālumā no valsts robežas. Savukārt, ja neplānojat atrasties tik tuvu robežai, līdzi jābūt tikai personu apliecinošam dokumentam, pasei vai ID kartei. Caurlaidi var ērti noformēt vietnē latvija.gov.lv. Norādiet savus datus un apmeklējuma mērķi, parasti pieteikums tiek izskatīts 3 darba dienu laikā. Atcerieties, pierobežā robežsargiem ir tiesības apstādināt transporta līdzekļus un veikt pārbaudes, tāpēc dokumentiem vienmēr jābūt līdzi. Plānojiet savu ceļojumu savlaicīgi, ceļojiet droši un izbaudiet rudeni Latgalē.